Novirzam spēli nedaudz tālāk uz apmalēm, bet jau atspēlē zilo līniju meties arī, diemžēl vārtos 0-1. Jā, nu atkal jau 5. spēlē pēc kārtas mēs sākam iedzīšanu. Mēģis cerēja, ka Rīpa lidos vārtos vai kāds pielaboja metienu, skatīsimies. Te tiek izdarīts metiens, šķiet neviens nepieskārās Rīpā, ja nevienīgi kāds no mūsu aizsargiem šķiet. Varbūt, katrā ziņā, diemžēl, atkal iesākuma spēle iedzinājās. Ļoti nesanāca lauzt mūsu spēles. 4. spēles gaita Hosamu. Un jāstās vai ieskaitīs. Vārti tiesnesis rāda roku vārtos un brīnums ir noticis. Nevis brīnums, bet tas, ko mēs tik ilgi gaidījām no Marcela Hosas, vienkārši negaidīts metiens Vitālijam Kovaļam. Lutojumā neskatoties un daudz nedomājot. Jā, nebija zonā Hosa, viņam bija slīda uz zilās līnijas. Varam vēlreiz redzēt to atkārtojumā. Te nedaudz no šī rakurs noteikti to neredzēsim, bet esam pilnā sastāvā. Griežās laukumā Rodrigo Laviņš, bet uzbrukums turpinās. Torpedo izpludinā Krikonovs. Apkārt vārtiem un, diemžēl, 1-2. Šeit Zaimilis vai Gorbanovs? Šeit Gorbanovs izdarīja šo pēdējo metienu pa vārtiem. Otram vārtiem apslidoja. Kārtojumā Krikonovs dodas aiz vārtiem. Un pazaudējām. 2 spēlētāji bez mūsu aizsargu uzraudzības paliek. Krišāns Redlis, Džemija Lundmārks vienkārši devās līdz Krikonovam. Kāpēc? Nezinu, protams. Hosa metiens paspēja to nobloķēt Maļinkīgs. Tagad Laviņš. Hosa. Uzmetiens uz vārtiem un vārti! Vai Niklasam Lucēniusam pirmie vārti šajā sezonā? Tesim Hosa tātad no vidus metiens. Šķiet, ka mainīja Rīpa lidojuma virzienu. Skatāmies vēlreiz. Tur Cipls vai Lucēnius. Grūti pateikt. Tur ir liela būrzumā priekšā. Vai nu Marcelam Hosam otrie vārti. Katrā ziņā rezultāts ir atkal izlīdzināts 2-2. Vārtiem pēdējās trešais sekundes un šķiet ar metienu no Krikonovs. Krikonovs nedos vārti. Diemžēl nonākam iedzinājās būtiski pēdējā sekundē uz brīvo ledu. Redzam atkārtojumā metiens tālajā stūrī. Māris jau bija. Šķiet nedaudz pat pazaudēja vietu vārtos. Redzam ļoti tālu aizgājis uz labo malu un labājis vārtu stūrs arī paliek tukšs. Jā, bet nepatīkamākais tas ir, ka no viena vārta stabiņu uz otru un uzbrukums Torpedo izpildījumā turpinās. Kontrolē viņa Rīpu. Vārnakaus uz vārtu priekšu tur. Tīcīnās arī Nilsons. Šobrīd Nilsons arī laukumā, arī Vārnakaus un šķiet arī Hiršovits. Grūti pateikt, kurš tagad ir laukumā. Vēlreiz piespēlēm vārti. Diemžēl esam nonākuši iedzinējos 2-4 un Vārnakaus pēc Hiršovits piespēles arī panāk, redzam, dubulto pārsvaru pret. Viņā nav bijis, bet atkal kārtējo reizi tā nesteidzīgi, tā kā iemidzinot mūsu spēlētājs laukumā. Nižņi Novgorods Torpedo veidoja pacietīgi, nesteidzīgi šo savu uzbrukumu un atrada šo vienu spraugu, kad nepiesaks tiešām vārtu priekšā atradās pretinieku komandas kapteinis Mihails Vārnakovs un turpina uguņot, turpina Kovaļu. Uzvaram iemetienu. Un centāmies uzreiz arī parādīt tur vārtu priekšu, bet labi, ka saglabājam Rīpas zonā. Un nešķirās par metienu, tātad vārti! Lieliski! Mārtiņš Kārsums, Jānis Sprukts un rezultāta starpība ir samazināta līdz minimumam 3-4. Guntis Galviņš piespēle Mārtiņam Kārsumam, zibenīgi atrod Jāņa Spruktu nūju un ar vienu veiklu rokas kustību starp vārtsargu aizsargiem Rīpa atrod vietu vārtos. Iespējams, ar šādu ātru risinājumu izdevās pārsteigt Kovaļu, viņš nebija gatavs šādam risinājumam. Tonā 23-22 sekundes. Jā, tik pirmiem pie Rīpas, jāsaglabā Rīpas zonā, un tad jau varēsim cēsties. Veido kādu sāsāku situāciju pie Kovaļa vārtiem un metiens, kur Rīpa turpat vārtu priekšā un vēl tā nav. Pie Kovaļa, diemžēl, zaudējam Rīpu, un tagad Torpedo dodas uz priekšu, piespēle. Neizdodas precīzi piespēle Torpedo, Rīpa jau Torpedo aizsardzības zonā, un jāciešās iegūt Rīpiņā aizdara meties pārtiem, diemžēl, Rīpa viduszonā, un atskan arī beigu sirēnu, un, diemžēl, rezultāts sērijā 2-3, un esam jau nonākuši atkal iedzinējos sērijā.